Sveiki visiem! Šodienas video mēs ieskatīsimies 5 princeses dzīvēs, kuru stāstu bija viss, tikai ne pasakas. No piespiedu laulībām un bērnu zaudējuma līdz slimībām un izolācijai. Šīs sievietes piedzīvoja ciešanas, pienākumu un izmisumu tādā veidā, kā vēsture reti kad izceļ. Tātad atklāsim tumšākos karaļnama likteņus, par kuriem jūs nekad neesat dzirdējuši. Mūsu pirmo stāstu sākam 19. gadsimta Beļģijā. Princese Stefānija Klotilde piedzima 1864. gada 21. maijā Lašanes pilī, Briseles piepilsētā, Beļģijā. Viņas tēvs bija princis Leopolds, Beļģijas troņmantnieks un karaļa Leopolda I dēls, kurš bija pirmais Beļģijas valdnieks kopš tās neatkarības iegūšanas 1831. gadā. Tikai pusotru gadu pēc viņas dzimšanas viņas vecstāvs nomira, un viņas tēvs kļuva par karali Leopoldu II. Pasaulē viņš tika cienīts kā spēcīgs valsts vīrs, kurš padarīja Beļģiju nozīmīgu uz pasaules skatuves, neskatoties uz tās mazo izmēru. Viņš piepildīja valsti ar grandiozām pilīm un majestātiskām sabiedriskām ēkām, nostiprinot savu reputāciju kā tālredzīgs valdnieks. Taču aiz viņa valdīšanas spožās fasādes slēpās tumsa. Mūsdienās Leopolda II mantojums ir šausmu pilns. Viņš pārvērta Kongo par savu privāto īpašumu, valdīja ar dzelzs dūri un izmantoja tās iedzīvotājus peļņas gūšanai. Viņa valdīšanas laikā miljoniem Kongo iedzīvotāji tika paverdzināti gumijas plantācijās, ciešot no daudzām zvērībām. Traģiski šie apstākļi kopā ar slimībām un badu izraisīja strauju Kongo iedzīvotāju skaita samazināšanos. Tātad Stefanijas ģimenes bagātība tika iegūta daļēji no Kongo asiņainās naudas. Stefānijas māte bija Marija Henrieta no Austrijas Habsburgu karaļnama locekle. Austrija bija valsts, kas lielāko daļu 18. gadsimta valdīja Beļģijā. Viņai un Leopoldam bija 4 bērni. Viņa pirmā meita Luīze piedzima 1858. gadā. Tai sekoja viņa vienīgais dēls Leopolds 1859. gadā. Gandrīz 5 gadus vēlāk piedzima Stefānija, un 8 gadus pēc tam viņiem piedzima jaunākā meita Klementīne. Neskatoties uz visiem šiem bērniem, Beļģijas karaliskās ģimenes sadzīve bija tāla no laimīgas. Viņa vecāka laulība bija tikai politisks darījums, un viņiem bija pilnīgi atšķirīgas intereses un personības. Laikam ejot, spriedze pieauga, un karaliene Marija Henriete arvien vairāk attālinājās no sava vīra, lielu daļu 19. gadsimta 70. gadu pavadot šķirti no viņa. Tas pastiprināja stingros karaļnama dzīves ierobežojumus, un nākamajos gados Stefānija tika ierauta daudz tumšākā pasaulē, nekā viņa jebkad bija spējusi iedomāties. Stefānijas agrīnos gadus iezīmēja traģēdija. 1869. gada janvārī viņas pasaule sabruka, kad viņas brālis, troņmantnieks, aizgāja mūžībā, iegrūžot karaļnamu sērās. Lai gan Stefānijai bija tikai 4,5 gadi, šī traģēdija atstāja dziļu nospiedumu viņā un iezīmēja viņas vecāku laulības lejupslīdes sākumu. Tad 1871. gadā nelaime atkal piemeklēja. Eiropa joprojām cīnījās ar nāvējošu slimību viļņiem, tīfu, bakām un baiso zilo nāvi, kā tika dēvēta holēra. Un nebija ilgi jāgaida, līdz uzliesmojums pāršalca Briseli. Stefānija, kurai vēl nebija 7 gadi, smagi saslima ar tīfu. Nedēļām ilgi viņa atradās starp dzīvību un nāvi, bezsamaņā, ar drudzi un sāpēm. Viņas ģimene baidījās no ļaunākā, taču par spīti visam viņa izdzīvoja. 3 gadus vēlāk Stefanijas stingrā izglītošana sākās. Viņa apguva dažādus priekšmetus augstā līmenī un prata vairākas valodas, taču viņa nelutināja, un viņu un viņas māsas mācīja stingri pedagogi. No 1875. gada Stefānija bieži bija augstākā ranga karaļnama pārstāve Galmā. Viņas vecākā māsa Luīze bija apprecējusies un pametusi Briseli, kamēr viņas māte bieži nebija galvaspilsētā. Tad 1878. gada ziemā viņas liktenis tika izlemts. Vēl būdama tikko kļūsi par pusaudzi, viņa tika iepazīstināta ar Austrijas troņmantnieku kronprinci Rudolfu, imperatora Franca Jozefa vienīgo dēlu un milzīgās Austro-Ungārijas impērijas mantinieku. Rudolfs bija 20 gadus vecs, kamēr Stefānija bija tikai 14, taču viņu tikšanās nebija nejauša. Šī bija iepriekš izplānota savienība.
Aizkulisēs norisinājās aktīvas sarunas. Austrieši uzskatīja Stefāniju par piemērotu līgavu, kas varētu nodrošināt dinastijas pēctecību, zemdējot vīriešu kārtas mantiniekus. Spiediens bija milzīgs, un pēc ilgām pārunām laulības tika sarunātas. 1881. gada 10. maijā, tikai dažas dienas pirms savas 17. dzimšanas dienas, Stefānija un Rudolfs tika salauzti grandiozā ceremonijā Vīnē. Taču aiz spožā karaļnama mirdzuma viņa laulības pārklāja jau tumši mākoņi. Precētā dzīve Stefānijai nebija nekāda pasaka. Nebija ne lielas mīlestības, ne dziļas pieķeršanās, tikai pienākums. Sākumā viņa attiecības bija sirsnīgas, pat nedaudz laimīgas, taču drīz vien parādījās plaisas. Rudolfs bija ar svārstīgu raksturu, un Stefānija jutās iesprostota pilī, pastāvīgi novērota un ar maz brīvības. Neskatoties uz spriedzi, laulībā piedzima meita vārdā Elizabete Marija, kura dzimusi 1883. gada septembrī. Taču prieka vietā Rudolfs šo ziņu sagaidīja ar knapi slāptu vilšanos. Viņš bija vēlējies mantinieku impērijai. Viņa bija viņa vienīgais bērns un Stefānijas vienīgā atvase. Līdz 1880. gada vidum viņa bija kļuvusi neauglīga. Aimesūs, viņas pašas vīrs. Rudolfs nebija tikai alkoholiķis, bet arī izteikts brunču mednieks, kurš iesaistījās romānos ar sievietēm visā Vīnē. Viņš inficējās ar vairākām seksuāli transmisīvām slimībām, un lielākā daļa vēsturnieku piekrīt, ka viņš visticamāk nodeva gan sifilisu, gan gonoreju Stefanijai, atstājot viņu nespējīgu radīt bērnus jau 22 gadu vecumā. Sākumā ārsti uzskatīja, ka pie vainas ir peritonīts. Rudolfs savu slimību bija turējis noslēpumā, un kad Stefānija uzzināja patiesību, jau bija par vēlu. Viņa jūtās nodota un pazemota, un viņa pārņēma aizvainojums. Viņa atteicās dalīt gultu ar savu vīru, kurš rītausmā streipuļoja mājās, smažodams pēc alkohola un citām sievietēm. Tikmēr Rudolfs, grimstot savās ciešanās, arvien dziļāk iegrima izlaidībā. 19. gadsimta 80. gadu beigās galmā bija vispār zināms, ka Stefānija vairs nekad nedzemdēs bērnu. Rudolfa romāni turpinājās tā, it kā nekas nebūtu mainījies, un sliktākais vēl tikai bija priekšā. No daudzajām Rudolfa mīļākajām viena kļuva īpaši ievērojama. Tā bija baronese Marija Vicira. 1888. gadā tikai 17 gadu vecumā viņa iesaistījās attiecībās ar 30 gadus veco tronmantnieku. Šajā laikā Rudolfa uzvedība kļuva vēl neprognozējamāka. Iespējams, viņa pasliktinošās sifilisa dēļ. Viņš un Vicira sāka paudīt lielāko daļu sava laika Meilingā, nomaļā medību namiņā netālu no Vīnes, ko Rudolfs bija iegādājies un pārvērts par privātu patvērumu prom no imperiālās galma. 1889. gada 30. janvārī Stefānija saņēma šokējošas ziņas. Tajā rītā viņas vīrs, kroņprincis Rudolfs un Mērija Vicira tika atrasti miruši Meilingā. Meilingas incidents, kā tas tagad ir pazīstams, izraisīja izmeklēšanu, un baumas par sazvērestību, slepkavību un pat politiskām intrigām gadiem ilgi pieauga. Tačā beigās patiesība bija drūma. Rudolfs nošāva savu mīļāko un pēc tam atņēma sev dzīvību. Tādējādi tikai 24 gadu vecumā Stefānija kļuva par atraitni un vairs nevarēja radīt bērnus. Interesanti, ka vēstulē, kuru viņš atstāja viņai, Rudolfs izrādīja zināmas jūtas, lai gan nav šaubu, ka viņa ietekme uz viņas dzīvi daudzos veidos bija briesmīga. Pēc Rudolfa nāves Stefānija cerēja atgriezties mājās uz Beļģiju, taču bija viena problēma – viņas meita. Elizabete Marija joprojām bija Habsburgu princese, un imperatora galms atteicās ļaut viņai pamest Vīni. Stefānija, tagad atraitne kroņprincese, bija iestrēgusi pilsētā, kurā viņa nevēlējās redzēt. Viņas vīra radi pagrieza viņai muguru un uzskatīja viņas klātbūtni par sāpīgu atgādinājumu par to, kas notika ar Rudolfu. Šajā vientuļajā laikā viņa atrada mierinājumu romānā ar grāfu Artūru Podocki, poļu muižnieku, kurš bija stāvējis viņai blakus tumšākajās dienās. Taču liktenis atkal deva triecienu.
Podockis, vēl nebūdams 40 gadu vecs, cieta no balsenes vēža. Neveiksmīga operācija atņēma viņam spēju runāt, un līdz 1890. gada martam viņš bija miris. Stefānija, joprojām sārojot par Rudolfa vardarbīgo nāvi, atkal tika ierauta sērās. Lai izbēgtu no savām bēdām, viņa daudz ceļoja. Klīda pa Vidusjūru, Maltu, Tunisiju, Sicīliju, Korfu un tālāk, meklējot novēršanos, atvieglojumu vai varbūt jaunu sākumu. Joprojām jauns un spējīgs apprecēties vēlreiz, karalis Leopolds II loloja grandiozus plānus. Viņš vēlējās, lai Stefānija aprec jauno Austro-Ungārijas impērijas troņmantnieku ērhercogu Franci Ferdinandu. Taču šīs laulības nekad nenotika. Tā vietā 1890. gadu beigās Stefānija iemīlējās grāfā Elēmē Lunģoji, ungāru aristokrātā. Šī nebija politiska savienība, tā bija laulība mīlestības dēļ, un Elemirs pat pārgāja katoļticībā, cerot iegūt karaļa Leopolda piekrišanu. Tas nestrādāja. Niknā vēstulē viņas tēvs kategoriski atteicās apstiprināt laulību. Viņš neļautu savai meitai precēties ar kādu, kurš ir zemākā stāvoklī nekā viņa. Neskatoties uz to, Stefānija nepakļāvās tēva gribai un 1922. martā apprecējās ar Elēmīru Miramaras pilī netālu no Triestes, tādējādi zaudējot savus imperiālos titulus. Šo gadu laikā turpinājās ģimenes strīdi. Tikmēr Beļģijā Stefānijas tēvs kļuva vecāks, un tā kā viņam nebija izdzīvojuša tiešā vīriešu kārtas mantinieka, tika izstrādāti plāni, lai viņa brāļa dēls princis Alberts kļūtu par karali Albertu I. Leopolds jau sen bija dusmīgs uz savām meitām par to, ka tās apprecējās zem sava stāvokļa, un viņš tās gandrīz pilnībā bija atstūmis. Viņa aizvainojums bija tik dziļš, ka viņš aizliedza Stefānijai apmeklēt mātes bēres 1902. gadā un atteicās viņu satikt pirms savas nāves. Pēc Leopolda nāves 1909. gadā viņa meitas cerēja mantot daļu no viņa milzīgās bagātības. Tā vietā viņas atklāja kaut ko patiešām šokējošu. Viņš lielāko daļu savas bagātības atstāja Karolīnai Lakruā, savai daudz jaunākajai mīļākajai, ar kuru viņš slepeni apprecējās tikai 5 dienas pirms savas nāves. Niknumā Stefānija un viņas māsas uzsāka niknu tiesvedību, kas ilga 5 gadus. Galu galā Stefānijai izdevās panākt izlīgumu par 5 miljoniem franku. 1914. gada vasarā valsts vizītes laikā Sarajevā Austro-Ungārijas impērijas troņamantnieks ērhercogs Francis Ferdinands, vīrietis, ar kuru Stefānijas tēvs reiz cerēja viņu salauzāt, tika nogalināts serbu nacionālista Gavrilo Principa rokām. Viņa nāve izraisīja krīzi, kas ātri pārauga Pirmajā pasaules karā. Tikai dažas nedēļas vēlāk Vācija iebruka Beļģijā, neskatoties uz tās neutralitāti, un Stefānijas dzimtene nākamos 4 gadus palika Vācu okupācijā. Tā kā Austro-Ungārija karā bija sabiedrota ar Vāciju, Stefānija nonāca neērtā situācijā, dzīvojot impērijā, kas palīdzēja okupēt viņas dzimteni. Turklāt viņa bija pārliecināta, ka imperators Francis Jozefs kaut kādā veidā bija iesaistīts sava troņmantnieka Franca Ferdinanda slepkavībā. Par laimi, tajā laikā viņa un Elemirs jau bija tālu prom no Vīnes. 1906. gadā viņi apmetās Rusaucenas muižā, kas atrodas mūsdienu Slovākijas teritorijā, vienā no retajām vietām, ko karš nebija skāris. Tur Stefānija velties sevi labdarības darbam, atrodot jēgu pasaulē, kas apkārt viņai bruka. Kad imperators Francis Jozefs nomira, 1916. gadā Stefānija un Elme atgriezās Vīnē, gan uz viņa bēra ceremoniju, gan uz jaunā valdnieka kronēšanas svinībām. Tikai 2 mēnešus vēlāk Elemirs tika iecelts par princi Ungārijas aristokrātijā. Taču viņu pasaule drīz sabruka. 1918. gada oktobrī Austro-Ungārija zaudēja karu un sabruka atsevišķās valstīs. Lai gan lielākā daļa Hābsburgu dzimtas locekļu tika izsūtīti trimdā, Stefānija un Elēmirs tika saudzēti. Viņi palika Rudzavas muižā, lai gan turpināja bieži ceļot, un viņiem bija laimīga laulība. Stefānija un Elemirs pēc Pirmā pasaules kara dzīvoja mierīgu dzīvi. Tobrīd viņa jau bija arī vecmāmiņa, jo viņas meita 20. gadsimta sākumā bija dzemdējusi vairākus bērnus.
Tomēr attiecības starp Stefāniju un viņas meitu 20. gadu sākumā kļuva saspringtas. Tas bija saistīts ar Elizabetes Marijas personīgo dzīvi un viņas politiskajiem uzskatiem. Viņa bija sociāliste, un Austrijā kļuva pazīstama kā sarkanā ērhercogiene. Pēc pēdējā strīda 1924. gadā Stefānija un viņas meita Elizabete Marija šķiet pilnībā pārtrauca attiecības un vairs nekad nesarunājās. Šajos gados Stefānija sarakstīja savas atmiņas, kas tika publicētas 1935. gadā, bet angļu valodā 1937. gadā ar nosaukumu Man bija jābūt imperatorei. Tomēr tā nebija pilnīga autobiogrāfija, jo viņa gandrīz nemaz nepieminēja pusgadsimtu, kas pagāja pēc Rudolfa nāves. Tā vietā grāmatu bija sadalīta 4 daļās, un pēdējā sadaļa tika nosaukta par traģiskā vēstule. Bija skaidrs, ka viņas stāsts, vismaz tas, kuru viņa izvēlējās pastāstīt, beidzās 1889. gadā. Varbūt viņas izdevējs zināja, ka šī ir versija, kuru lasītāji vēlējās, vai arī viņa vienkārši nevēlējās dalīties ar savas privātās dzīves detaļām kopš tās liktenīgās dienas. 1939. gada septembrī sākās Otrais pasaules karš. Stefānija un viņas vīrs nedzīvoja tuvu frontes līnijām, un kaimiņu valstis tika pasargātas no smagākajām kaujām. Tomēr kara beigās pāri satrauca nacistu plāni pārvērst Rucovu par lauka hospitāli, jo padomju sarkanā armija virzījās Centrāla Eiropā. Kad krievi tur ieradās? 1945. gada vēlā pavasarī Stefānija un Elēme patvērās Panenhalmas arhibatijā. Viņa tur nomira 1945. gada 23. augustā, 81 gada vecumā. Viņa bija atņēmusi mantošanas tiesības savai meitai gadu iepriekš, un Elizabete Marija nepiedalījās Stefānijas bērēs. Viņa tika apglabāta arhibaznīcas kriptā, un Elēme, kas nomira nepilnu gadu vēlāk, tika apglabāta blakus viņai. Vēlāk mēs dodamies atpakaļ uz 17. gadsimta Spāniju, kur trausla jauna princese tika piespiesta laulībai ar savu tēvoci un cieta no sekām. Infanta Margarita Teresa, jeb latviski Margarēta Terēze, piedzima karaliskajā Alkazara pilī Madridē 1651. gada 12. jūlijā. Viņas tēvs bija karalis Filips IV. Viņš bija Spānijas valdnieks kopš 1621. gada, kad tikai 15 gadu vecumā kāpa tronī. Filips bija pazīstams kā Replaneta, kas nozīmē planētu karalis. Tas bija tāpēc, ka Spānijas impērija tajā laikā aptvēra visu pasauli, iekļaujot lielāko daļu Centrālās un Dienvidamerikas, lielākās Karību jūras salas, Filipīnas un Āziju, kā arī dažas nelielas Rietumāfrikas piekrastes daļas. Margaretas māte bija Marijana jeb Marija Anna no Austrijas, Ferdinanda III, Austrijas hercoga un Svētās Romas impērijas imperatora meita. Abi viņas vecāki bija dzimuši varnajā Hābsburgu namā, dinastijā, kas viduslaikos izcēlās no Šveices un Austrijas kalnainajām pierobežām. Gadiem ejot, Hābsburgi sāka iekarot lielu daļu Eiropas, taču ne galvenokārt ar asiņainiem kariem, nē. Viņi bija apgūši mākslu izmantot laulības kā varas instrumentu, veidojot alianses, kas ļāva viņiem iegūt plašas impērijas. Līdz 15. gadsimta beigām viņi mantoja Spānijas troni, kļūstot par neapturamāko spēku Eiropā. Ģimeni, kuras vara nezināja robežas. Hābsburgi nebija pazīstami tikai ar savu plašo impēriju. Viņi bija bēdīgi slaveni ar savu bīstamo apsēstību ar laulībām radinieku starpā. Paudze pēc paudzes viņi precējās savā dzimtā, noslēdzot alianses uz savu veselību rēķina. Šī sagrozītā tradīcija novestu pie postošām ģenētiskām sakām, kas no iekšienes sagrautu viņa dinastiju. Margarētas Terēzes vecāki nebija tikai attāli radinieki. Viņi bija daudz tuvāk radniecīgi nekā jebkuram vajadzētu būt. Viņas tēvs bija no Spānijas ģimenes atzara, bet māte no Austrijas puses. Bet viņa saikne bija daudz dziļāka, jo šokējošā karaļa incesta piemēra dēļ viņa bija tēvocis un brāļa meita. Satraucoši ciešās asinsradniecības saites starp Margaritas vecākiem prasīja savu cenu. No viņu 5 bērniem 3 nomira zīdaiņa vecumā. Izdzīvoja tikai 2 – Margarita un viņas jaunākais brālis Karlos, kurš angliski pazīstams kā Čārls. Taču izdzīvošana nenozīmēja pestīšanu. Čārls bija dzīves pierādījums tūradniecības šausmām.
20 gados viņš jau bija priekšlaicīgi novecojis, plikpauris un mocījās ar groteski deformētu žokli. Viņa prāts šķita novīstam tikpat ātri kā ķermenis, parādot agrīnas demences pazīmes. Vēlāk viņa laika biedri viņu iesauca par apburto, jo daudzi uzskatīja viņa fiziskās un intelektuālās problēmas ir burvestība rezultāts. Patiesībā Margaritas un Kārļa inbrīdinga koeficients bija ārkārtīgi augsts, un daži aprēķini liecina, ka viņu inbrīdinga pakāpe bija tikpat augsta kā bērniem, kas dzimuši brālim un māsai. Līdz pat šai dienai vēsturnieki diskutē, vai Kārļa stāvoklis bija tikai ģenētisks, gadsimtiem ilgas nekontrolētas inbrīdinga traģisks rezultāts, vai arī tam bija citi iemesli. Margarita varbūt bija laimīgāka, taču viņa nebija pilnībā neskarta. Lai gan viņa bija daudz veselīgāka nekā viņas brālis, Margarita nesa Habsburgu lāvstu savā veidā, kā mēs redzēsim. Margarita tika audzināta karaliskā Alkazara pils greznībā, pasaulē, kurā katra iegriba tika apmierināta ar kalpoņu un sulāņu armijas palīdzību. Piemēram, infantē bieži ļāvās saldumiem un čokolādei, ko viņai nācās slēpt no galma ārstiem. Tomēr zem šīs greznības slēpās Madrides galmu nomācošie ierobežojumi, kur katra kustība, katrs vārds, katrs skatiens tika noteikts pēc nevokāmas karaliskās etiķetes. Kā varenās Habsburgu dinastijas princese, viņa saņēma vislabāko izglītību, ko nauda un vara spēja nodrošināt. Viņa apguva vairākas valodas, īpaši vācu valodu, lai varētu labāk sarunāties ar saviem Habsburgu brālēniem no dzimtas Austrijas atzara, kā arī iemācījās nedaudz latīņu valodu, kas bija zinību un Romas katoļu baznīcas svētā valoda. Taču nekāda izglītība nevarēja viņu sagatavot liktenim, kas viņu gaidīja. Margaretai kļūstot vecākai, viņa nevarēja ignorēt acīm redzamo vecuma starpību starp saviem vecākiem. Viņas tēvs bija gandrīz 30 gadus vecāks par viņas māti, bet ja šī detaļa viņu satrauca, viņa to nekad neizrādīja. Neskatoties uz vecuma atšķirībām, viņas vecāki viņu dievināja. Viņa bija viņa dārgakmens, vienīgais patiesi veselīgais bērns, ko viņa savienība bija devusi, un viņi viņu apmīļoja ar mīlestību. Ar savām smalkajām sejas iezīmēm un dzīvīgo garu Margareta abūra visus sev apkārt. Viņa bija viņa mazais eņģelītis, iesauka, ko ar apbrīnu čukstēja gan ģimene, gan draugi. Varbūt tieši tāpēc viņas vecāki pasūtīja vienu no Eiropas izcilākajiem glaznotājiem, lai iemūžinātu viņu satriecošā portretā, kad viņai bija tikai 5 gadi. Portrets, kas kļuva par vienu no slavenākajām glaznām vēsturē. Velaskesa glezna kādreiz bija pazīstama kā La Familia, ģimene. Mūsdienās to sauc par Las Meninas, kas nozīmē galma dāmas. Šis ir piemērotāks nosaukums, jo tas attēlo Margaritu, kuru apkalpo vairāki galma kalpotāji, kas labo viņas kleitu. Starp daudzajām glaznā attēlotajām personām izceļas vēl viena – Marija Barbola, galma dāma ar pundurismu. Laikmetā, kad cilvēki ar viņas stāvokli bieži tika pazemināti līdz vienkāršai izklaidei augstmaņiem, Velaskes izdarīja ko radikālu. Tā vietā, lai attēlot viņu kā joku, viņš piešķīra viņai dziļumu, cieņu un caururbjošu skatienu, kas liecina par sarežģītu iekšējo pasauli. Pats Velaskes parādās šajā meistardarba kā kluss vērotājs graznajā, bet stingrajā Spānijas galma pasaulē. Citi cilvēki ir redzami glaznās un spoguļos, glaznā menīnas, tostarp Margaritas vecāki. Un šī nebija vienīgā slavenā Margaritas glazna. Velaskes uzglaznoja ne mazāk kā 5 princeses portretus viņas jaunībā, iemūžinot viņas skaistumu un karalisko eleganci. Patiesībā viņa bija viena no visvairāk glaznotajiem jauniešiem visā agrīno jauno laiku Eiropā, veidojot savu varas un prestiža tēlu, lai gan tas kontrastēja ar skumjo likteni, kas viņu gaidīja. Mūsdienu prātiem tas var šķist grūti saprotams, bet laikā, kad tika glaznota Las Meninas 1658. gadā, kad Margarita bija tikai 5 gadus veca, Spānijas galmā jau notika arvien aktīvākas diskusijas par to, ar ko viņa precēsies. Karaliskās politikas nežēlīgajā pasaulē laulība nekad nebija mīlestības jautājums, bet gan varas jautājums. Emocijām un personīgajām vēlmēm nebija nekādas nozīmes, kad uz spēles bija dinastiju liktenis. Kā Spānijas karaļa meita, Margarita nebija tikai princese. Viņa bija svarīga figūra nežēlīgajā Eiropas diplomātijas spēlē ar augstām likmēm.
Viņas nākotne tika izlemta jau ilgi pirms viņa to vispār saprata. Piemēram, kādā brīdī tika izteikts priekšlikums, ka viņa varētu apprecēt Čārlzu Stjuartu no Anglijas karaliskās ģimenes. Viņš tika atjaunots Anglijas tronī kā Anglijas, Skotijas un Īrijas karalis Čārlzs II 1660. gadā. Pēc tam, kad Anglija 1650. gados īsu brīdi bija izmēģinājusi būt par republiku, šāda veida laulība būtu izmantota, lai izveidotu negaidītu aliansi ar Angļiem, laikā, kad Francija un Spānija bija sīvi konkurenti par varu Rietumeiropā. Galu galā Čārlzs tomēr apprecējās ar Katrīnu no Bragances, Portugāļu līgavu, 1662. gadā. Sarunu sabrukums par to, lai Margarita apprecētu Čārlzu Stjuartu, galvenokārt bija saistīts ar karaļa Filipa iebildumiem. Tā vietā viņš uzskatīja, ka viņa meitai vajadzētu precēties ar kādu no Habsburgu ģimenes Austrijas atzara. Viņš neizrādīja nekādas bažas par to, ka šīs laulības vēl vairāk padziļinās ģimenes asinsradniecību. Galu galā, tieši tā, Habsburgi saglabāja varu savās rokās. Kas attiecas uz Margaritu, viņai nebija nekādas teikšanas par savu likteni. Kad sākās sarunas starp Madridi un Vīni, Margarita visticamāk nemaz nenojauta, kādas šokējošas sekas nesīs šī savienība. Viņai vēl bija tikai 11 gadi, kad karaļa gāmā tika paziņots, ka viņa apprecēsies ar Leopoldu no Habsburgu nama. Tāpat kā viņas māte pirms viņas, Margarita tagad bija lemta turpināt Habsburgu incesta tradīciju un gatavojās precēties ar ļoti tuvu ģimenes locekli. Vīrieti, kurš bija gan viņas pirmais brālēns, gan onkulis. Leopolds bija viņas mātes jaunākais brālis, un 1650. gadu beigās ātri pēc kārtas kļuva par Austrijas erčercogu, Ungārijas, Horvātijas un Bohēmijas karali, kā arī Svētās Romas impērijas imperatoru. Pat agro jauno laiku Eiropā pastāvēja noteikti standarti par to, kad bērns ir pietiekami vecs, lai precētos. Margarita tika sadarināta ar savu tēvoci jau 1663. gada sākumā, taču tajā laikā viņa tika uzskatīta par pārāk jaunu, lai laulības varētu notikt. Tā vietā tikai 1668. gada aprīlī, kad Margarita tuvojās savai 15. dzimšanas dienai, viņa devās no Madrides uz Vīni. Sekoģas 6 mēnešu ceļojums un Spānijas karaļnama svīta Vīnē ieradās tikai 1668. gada decembrī. Laulību ceremonija notika dažas dienas vēlāk, 12. decembrī. Tā bija grandioza ceremonija, kurā piedalījās daudzi Eiropas ietekmīgākie karaļi un augstmaņi, netaupot nekādus līdzekļus. Un greznība ar to nebeidzās. Svētki turpinājās visu 1667. gadu. Tomēr aiz šīs greznības jau iezīmējās drūms liktenis. Dzīve Vīnē Margaritai bija savāda un dažkārt grūta. Sākumā viņai un viņas jaunajam vīram bija savāda laulība. Mūsdienu cilvēkiem tas varētu šķist pārsteidzoši, bet viņa nemēģināja ignorēt savu ciešo radniecību. Viņa patiesībā viņu sauca par onkuli. Neskatoties uz šo neparasto situāciju, viņa labi sapratās. Viņiem patika dažas no tām pašām nodarbēm, tostarp māksla un mūzika, un Leopolds darīja visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka Margarita jūtas ērti savā jaunajā vidē. Bija arī ierasts, ka karaliskās personas, piemēram Margarita, dodoties prom no savas dzimtenes, lai apprecētu ārvalstu valdnieku vai princi, ņēma līdzi arī daļu no saviem iepriekšējiem mājsaimniecības darbiniekiem. Tāpēc viņai apkārt Vīnes gāmā, pierodot pie jaunās dzīves, bija dažas pazīstamas sejas. Iespējams, tur bija pat daži cilvēki, kuri bija klāt Madridē, kad Velaskes pirms daudziem gadiem glaznoja Las Menīnas. Neskatoties uz to, Margarita joprojām ļoti ilgojās pēc mājām, cieši turējās pie savām spāņu saknēm un maz darīja, lai uzlabotu savas vācu valodas zināšanas. Laika ejot, viņas kādreizējais trauslais skaistums sāka izbalēt, āda kļuva bālāka, sejas vaibsti nogurušāki, un raksturīgā Habsburgu žokļa līnija kļuva izteiktāka. Laulība bija sarežģīta arī citos aspektos. Margarita gandrīz uzreiz pēc ierašanās Vīnē palika stāvoklī, un 1667. gada septembrī dzemdēja dēlu vārdā Ferdinands. Tomēr viņš izdzīvoja tikai 3,5 mēnešus un nomira 1668. gada janvārī. Viņa veiksme šķita maināmies ar nākamā bērna, meitas Marijas Antonijas piedzimšanu.
1669. gada janvārī. Viņa bija vienīgā no Margaritas bērniem, kas izdzīvoja. Diviem citiem tik ļoti neveicās. Dēls Johans Leopolds piedzima 1670. gada 20. februārī, taču traģiski nomira dažu stundu laikā. Vēl viena meita, Marija Anna, nodzīvoja tikai 2 nedēļas, pirms aizgāja mūžībā, 1672. gada februārī. Un šī postošā tendence bija zīme tam, kas vēl tikai nāks. Margaritas grūtās grūtniecības daļēji bija saistīts ar viņas pašas veselības problēmām. Lai gan bērnībā viņa bija daudz veselīgāka nekā viņas brālis, gadu gaitā pirms ierašanās Vīnē un arī pēc tam Margaritai tomēr parādījās dažādas veselības problēmas. Kad viņa 1666. gada beigās ieradās Austrijas galvaspilsētā, cilvēki tur ātri sāka komentēt viņas biežās slimības. Uz kādu laiku daudz novērotāji to skaidroja ar pastāvīgo grūtniecības radīto slodzi. Tikai 6 gadu laikā viņa pārcieta 6 grūtniecības, tostarp 4 dzemdības ar dzīvi dzimušiem bērniem un 2 spontānos abortus, un katra no tām atstāja viņu vājāku un nomāktāku nekā iepriekš. Taču laikam ejot, kļuva skaidrs, ka notiek kaut kas daudz ļaunāks. Margareta bieži tika spiesta gulēt gultā, pat tad, kad viņa nebija stāvoklī. Ārsti viņai diagnosticēja palielinātu vairogdziedzeri, taču 17. gadsimtā tam nebija ārstēšanas, un viņas stāvoklis tikai pasliktinājās. Margaretai viss sāka iet uz leju. 1673. gada agrā pavasarī viņai bija 3 nedēļas ilgas vēdera sāpes. Pēc tam viņai parādījās drudzis. Ir dokumenti, kurus šajā laikā uzrakstījuši ārvalstu vēstnieki Vīnes galmā, kas liecina, ka daudz bija nopietni nobažījušies, ka viņa mirs. Līdz marta sākumam viņai radās elpošanas grūtības, un 10. martā tika izsaukts biktstāvs, lai uzklausītu viņas pēdējo grēksūdzi un dotu sakramentu. Tikai 2 dienas vēlāk, 12. martā, Margarita nomira, būdama tikai 21 gada vecumā. Autopsija atklāja sirdi plosošu patiesību. Viņa savas nāves brīdī gaidīja vēl vienu dēlu. Viņas dzīve, traģiski pārtraukta, beidzās imperatora kapenēs Vīnē, kur viņa tika apglabāta. Erčerkognis un Svētās Romas impērijas ķeizarienes nāve izraisīja ilgu sēru periodu Austrijas galmā. Bēra ceremonijas ilga vairākas nedēļas līdz pat aprīlim. Leopolds bija satriekts par savas sievas priekšlaicīgo nāvi. Tomēr tas viņa neatturēja no atkārtotas laulības līdz gada beigām. Viņa jaunā sieva bija erčercogiene Klaudija Felicita no Austrijas, Habsburgu Tirolas atzara pārstāve. Taču Leopoldam šī laulība nebija mīlestības dēļ, bet gan izdzīvošanas dēļ. Dinastijas spēle bija jāturpina, un bija steidzami nepieciešami vēl pēcnācēji, vēlams vīriešu dzimuma, lai nodrošinātu Habsburgu valdīšanas turpināšanos. Pēc Margaritas nāves viņas tiesības uz Spānijas troni tika nodotas viņas vienīgajai izdzīvojušajai meitai, Marijai Antonijai. Kad pati Marija Antonija nomira 1692. gadā, viņas tiesības mantoja viņas vienīgais izdzīvojušais dēls, Bavārijas princis Jozefs Ferdinands. Tomēr Jozefa Ferdinanda priekšlaicīgā nāve 1699. gadā apvienojumā ar karaļa Kārļa II nespēju radīt mantinieku, izraisīja pēctecības krīzi. Tas ievilka Spāniju un visu Eiropu nežēlīgā karā, kas ilga gandrīz 15 gadus. Krīze, no kuras iespējams varēja izvairīties, ja Habsburgu dinastija nebūtu sevi iznīcinājusi no iekšienes savu incestuālo prakšu dēļ. Mēs paliekam 17. gadsimtā mūsu nākamajam stāstam, lai apskatītu princesi, kura ienīda savu dzīvi, kad kļuva par karalieni. Marija Terēze no Spānijas piedzima 1638. gada 10. septembrī Eskoriālas pilī netālu no Madrides. Viņas tēvs bija Filips IV. Spānijas karalis kopš 1621. gada un lielākās koloniālās impērijas valdnieks, kāda līdz tam laikam bija redzēta vēsturē, kas stiepās no Meksikas ziemeļos līdz Čīlei un Argentīnai dienvidos. Viņas māte bija Elizabete no Francijas, Francijas karaļa Henrija IV. Meita un karaļa Luija 13. māsa, kurš bija Francijas valdnieks Marijas Terēzes dzimšanas laikā.
Marijas Terēzes vecākiem bija daudz bērnu, taču traģiski gandrīz visi no viņiem nomira agrā bērnībā. Tikai viens no viņas 4 brāļiem un māsām, Baltazars Kārlis, izdzīvoja pāri zīdaiņa vecumam, taču arī viņš tika aizrauts pārāk agri. 1644. gadā, kad Marijai Terēzei bija tikai 6 gadi, viņas māte Elizabete nomira no sarežģījumiem pēc vēl viena spontānā aborta. Tad, 2 gadus vēlāk, viņas vecākais brālis, kuram bija tikai 16 gadi, arī aizgāja mūžībā. Šis zaudējums izveidoja dziļi tukšumu jaunās infantas sirdī, un pēc brāļa nāves viņa pēkšņi kļuva par Spānijas troņa mantinieci. Pēc mātes un brāļa nāves jaunā infanta satuvinājās ar savu tēvu, kurš nodrošināja, ka viņa saņem stingru katoļu kontrreformācijas izglītību. Izcila zinātnieku mācīta, viņa apguva latīņu valodu un citus priekšmetus, kamēr tēvs personīgi iepazīstināja viņu ar politiku un vēsturi. Tomēr viņas audzināšana nebija bez siltuma. Viņu ieskāva mājdzīvnieki, izklaidētāji un Spānijas gauma greznība. Šis gaums, viens no greznākajiem pasaulē, tika bagātināts ar bagātībām no Amerikām un rotāts ar tādiem kultūras pārstāvjiem kā glaznotājs Diego Velázquez, nodrošinot Marijai Terēzei izcilu vidi, kurā augt. Tomēr Filips saprata, ka, lai cik labi izglītota būtu viņa meita, ja viņa būtu vienīgā mantiniece, tas varētu izraisīt nemierus un apdraudēt pašas monarhijas stabilitāti. Šī iemesla dēļ 1649. gadā viņš apprecējās atkārtoti, šoreiz ar savu māsas meitu, 14 gadus veco Marianu no Austrijas. Viņa dzemdēja 2 dēlus, no kuriem viens, Kārlis jeb Karlos, dzimis 1661. gadā, nodzīvos līdz pilngadībai. Šis pusbrālis kļuva par viņa tēva tiešo mantinieku Marijas Terēzes vietā, un 1665. gadā kļuva par karali Karlosu II. Lai saprastu, kā norisinājās infantas Marijas Terēzes dzīve, mums ir jāizprot briesmīgās diplomātiskās attiecības starp Spāniju un Franciju agrīnajā jaunlaiku laikmetā. Gan Francija, gan Spānija sāka veidoties kā vienotas karaļvalstis tikai 15. gadsimtā. Pirms tam Spānija bija sadalīta tādās valstīs kā Kastīlija, Leona un Aragona, kamēr Francija iznāca no feodālās sadrumstalotības un 100 gadu kara. Pēc konsolidācijas tās kļuva par spēcīgākajām karaļvalstīm Rietumē Eiropā. 1494. gadā Francija iebruka Itālijas pussalā, kur Spānijai dienvidos piederēja plašas teritorijas. Tas izraisīja sīvu sāncensību starp abām lielvalstīm, kas ilga vairāk nekā 150 gadus. Spānija un Francija bija iesaistītas Itālijas karos 65 gadus, kas noslēdzās 1559. gadā ar Spānijas uzvaru un pārākumu Itālijā, pārvaldot Sardīniju, Sicīliju, Neapoli un Milānu. Drīz pēc tam Francija sašķēla reliģiskie kari, kuru laikā Spānija iejaucās Katoļu līgas vārdā 1580. un 1590. gados, sūtot karaspēku uz Franciju. Pēc miera atjaunošanās 1598. gadā sekoja īsts pārtraukums, pirms abas lielvalstis atkal sadūrās, šoreiz pretējās pusēs, 30 gadu karā, kas sākās 1618. gadā. Šī kara laikā viņa sāncensība izplatās arī uz Ziemeļitāliju, cīnoties par Mantujas hercogisti, kā arī Spānijas pašas teritorijās, jo Francija 1640. gados atbalstījis atsaušanās Portugālē un Katalonijā. Daudzējādā ziņā franču un spāņu sāncensība noteica Rietumē Eiropas starptautisko politiku no 1490. gadiem līdz 1650. gadiem. Tas bija līdz brīdim, kad tika sarīkotas Marijas Terēzes un Luija 14 laulības. Konflikts starp Franciju un Spāniju bija tik sīvs, ka pat pēc tam, kad pārējās Eiropas lielvaras noslēdza mieru savā starpā un 1648. gadā beidza 30 gadu karu, franči un spāņi turpināja cīnīties. Taču 1650. gados spāņi bija izsmelti. Viņi zaudēja kontroli pār Portugāli, kuru bija iegūši 16. gadsimta 90. gadu beigās, un kas tagad atkal kļuva par neatkarīgu valsti, un viņi tikai ar grūtībām apspieda sacaušanos Katalonijā. Tādējādi 1659. gada 7. novembrī viņi vienojās par Pireneju līgumu ar Franciju, kas tika parakstīts uz kalnu robežas starp abām valstīm. Saskaņā ar līguma noteikumiem Spānija dos teritorijas Spāņu Nīderlandē frančiem, un tika noslēgta arī laulības savienība, lai nostiprinātu jauno mieru.
Saskaņā ar noteikumiem Filips IV piekrita izdot savu meitu Mariju Terēzi par sievu Francijas karalim Lūijam 14. Ideja bija tāda, ka pēc gandrīz 165 gadiem nepārtrauktu karu starp frančiem un spāņiem, laulības savienība veicinās ilgstošāku mieru. Īpaši Spānijai šāda vienošanās bija nepieciešama, jo tās kase bija tukša un valsts bija norietā dārgo karu dēļ, kurus tā bija nepārtraukti karojusi 16. un 17. gadsimtā. Lai gan Pireneju līgums tika noslēgts 1659. gada novembrī, oficiālā parakstīšana un abu monarhu tikšanās notika 1660. gada 7. jūnijā. Marija Terēza pavadīja savu tēvu un lielu spāņu galvenieku un ministru svītu, kuri devās uz Pirenejiem, lai parakstītu līgumu Fazānu salā, nelielā salā Vidasoas upē uz robežas. Tur viņa satika savu nākamo vīru, kurš jau izrādīja nodomu valdīt kā absolūtists monarhs, atsakoties paļauties uz parlamentu un pasniedzot sevi kā dieva izredzēto pārstāvi Francijas pārvaldīšanai. Kad Luijs pirmo reizi ieraudzīja savu nākamo līgavu, viņš noteikti pamanīja nelielu, apaļīgu sievieti ar gaišu ādu un blondiem matiem, kas pilnībā atbilda tā laika skaistuma standartiem. Atšķirībā no daudziem Habsburgiem, viņa nebija mantojusi izteiktās sejas iezīmes, ko izraisīja paauģu ilgstoša radnieciska krustošanās, galvenokārt pateicoties savai mātei. Tomēr viņai bija slikti zobi, kas bija viņas mīlestības pret saldumiem un karsto šokolādi rezultāts. Interesanti, ka abi bija gandrīz vienā vecumā. Viņiem abiem bija 21 gads. Luijs piedzima 1638. gada 5. septembrī, tikai 5 dienas pirms Marijas Terēzes. Kad viņi satikās, Luijs jau bija Francijas karalis 17 gadus, jo viņš mantoja troni 1643. gadā, kad viņam vēl nebija pat 5 gadi. Pēc tikšanās Fazāna salā sadarbinātais pāris šķērsoja robežu. Tur Marija Terēza atvadījās no sava tēva pēdējo sirdi plosošo reizi, abi apzinoties, ka vairs nekad nesatiksies. Atvadoties Filips IV atgādināja savai meitai par viņas jauno likteni. Tev jāaizmirst, ka esi infante, un jāatcerās tikai tas, ka esi Francijas karaliene. 1660. gada 9. jūnijā viņi salauzījās mazajā Saint-Gendelī pilsētiņā Francijas teritorijā, padarot Mariju Terēzi par Francijas karalieni konsorti. Pēc tam viņa lēnām devās uz ziemeļiem visu vasaru, un tikai 1660. gada 28. augustā svinīgi ieradās Parīzē, kad Francijas galvaspilsētas iedzīvotāji lielā skaitā bija sapulcējušies, lai sveiktu savu jauno karalieni. Dīvains aspekts Marijas Terēzes laulībā, kas jāatzīmē, ir tas, ka viņa apprecējās ar savu dubultbrālēnu. Neskatoties uz naidīgajām attiecībām starp Franciju un Spāniju, gadu gaitā abi bija cieši radinieki. Luija māte bija Austrijas Anna. Annas tēvs bija Spānijas Filips III, Marijas Terēzes vectēvs. Turklāt smagās turadniecības dēļ starp Spānijas un Austrijas karaļnamiem, kas bija divi atsevišķi Habsburgu dzimtas atzari, Marija Terēze bija saistīta ar Luiju arī citos sarežģītos veidos. Lai situāciju vēl sarežģītu, Marijas Terēzes māte Elizabete savā tiešajā ģimenes līnijā bija Luija 14. tante. Tātad abi bija Eiropas karaļnamu turadniecības produkts, un šī incestuālā savienība to tikai vēl vairāk pastiprinātu. Par laimi, viņa bērni izvairījās no postošās turadniecības, kas piemeklēja citus Spānijas un Austrijas Habsburgus. Taču tas varēja viņas ietekmēt citos veidos, kā mēs to redzēsim. Marija Terēze pirmo reizi palika stāvoklī dažu mēnešu laikā pēc laulībām ar Luiju. 1661. gada 1. novembrī, mazāk nekā 17 mēnešus pēc viņa kāzām, viņa dzemdēja viņa pirmo bērnu, zēnu, kuru nosauca par Luiju tēva vārdā. Viņš nodzīvos salīdzinoši veselīgu un ilgu mūžu. Marija Terēze ar saviem nākamajiem bērniem gan nebija tik veiksmīga. Divas meitas, Anna Elizabete un Marija Anna, piedzima 1662. gada novembrī un 1664. gada novembrī. Traģiskas sakritības dēļ abas nomira pēc 6 nedēļām, 1662. gada decembra beigās un 1664. gada decembra beigās. Trešais bērns, kristīts kā Marija Terēze pēc savas mātes vārda, nodzīvoja līdz 5 gadu vecumam, taču arī viņu 1672. gada martā paņēma slimība, kas domājams bija tuberkuloze. Vēl divi dēli, Filips Šarls un Luijs Fransuā,
Piedzima 1668 un 1672 gadā, un abi nomira zīdaiņa vecumā. Tādējādi no 6 bērniem, kurus Marija Terēze dzemdēja, tikai viens, viņas pirmais bērns, izdzīvoja līdz pilngadībai. Lai gan augsta zīdaiņa mirstība bija izplatīta 17. gadsimtā, kā to rāda pat Lielbritānijas karalienes Annas traģiskā pieredze, Marijas Terēzes zaudējumi bija īpaši smagi. Viņas bērnu vājums varēja būt ne tikai laikmeta medicīnisko ierobežojumu dēļ, bet arī viņas dziļi inbrētās dzimtas un laulības ar dugultu pirmo brālēnu dēļ, kas pastiprināja šīs iedzimtās vājības. Marijas Terēzes laiks Francijas karalienes konsortas lomā bija savdabīgs. Viņa ļoti cienīja gan vīrs, gan galms, un viņu raksturoja kā dāsnu, māņticīgu un uzticīgi iemīlējušos savā vīrā. Viņa darīja visu iespējamo, lai iepriecinātu savu vīru, pieņēma franču galma modi un piedalījās ballēs un izrādēs, neskatoties uz savu dabisko kautrību. Brīvo laiku viņa pavadīja savu spāņu galmadāmu, punduru, mazo sunīšu un iemīļotās šokolādes sabiedrībā. Viņa bieži valkāja augstpapēžu kurpes, lai kompensētu savu nelielo augumu, taču bija neveikla un bieži paklupa. Tomēr viņas uzticība tika pārbaudīta katru dienu. Luis, kur bija neglābjams brunču mednieks, uzturēja virkni mīļāko gan Parīzē, gan vēlāk jaunajā Versaļas pilī. Marija Terēze nicināja daudzus no šīm sievietēm un bieži raudāja vienatnē, taču viņa apzināti pievēra acis un nekad publiski viņam neiebilda. Lai kaut daņai kompensētu savas neusticības, Luis bieži rīkoja komēdiju izrādes, īpaši spāņu komēdijas, kuras viņš zināja, ka viņa mīlēja. Franču aristokrātu pilna galma ieskauta, Marija Terēze izveidoja ciešu saikni ar savu vīramāti, Annu Austriešu, Luija 13 atraitni un savu Habsburgu māsīcu. Kopā ar Annu Mariju Terēze varēja runāt spāniski, lūgties, apmeklēt baznīcas un veikt labdarības darbus, izvairoties no franču galmu zinkārīgajiem skatieniem. Viņa mīļi sauc viņu par divu, taču Annas nāve 1668. gada janvārī bija postošs zaudējums, atņemot svarīgu sabiedroto un aizstāvi. Pēc Annas aiziešanas Luīs vairs necentās slēpt savas dēkas, īpaši pēc tam, kad 1668. gada rudenī nonāca Madame de Montespan valdzinājumā. Turklāt viņas galvenā loma, kā karalienei konsortei, bija mēģināt startniekot attiecībās starp Franciju un Spāniju. Viņas vīrs bija atņēmies paplašināt savu karalisti, un galu galā tiecās paplašināt austrumu robežu līdz pat Reinai, Nīderlandē un Rietumvācijā. Tas neizbēgami atkal novesta Franciju konfliktā ar Spāniju, kas joprojām kontrolēja Spāņu Nīderlandi, kas būtībā pārklājās ar mūsdienu Beļģiju. Spāņi kontrolēja arī Frančkontē, jeb brīvo zemi, kas atrodas mūsdienu Austrum Francijā. Marija Terēze nonāca ļoti sarežģītā situācijā 1667. gada maijā, kad viņas vīrs devās karā pret viņas dzimto valsti, lai mēģinātu iegūt šīs zemes. Devolūcijas karš galu galā bija īsts konflikts, kurā Franči pārņēma Spāņu Nīderlandi. Līdz 1668. gada maijam tika panākti miera nosacījumi, saskaņā ar kuriem Spānija atdeva lielu daļu Spāņu Nīderlandes Francijai. Miera nosacījumi Spānijai varēja būt vēl bargāki, ja Marija Terēzija nebūtu spējusi mazināt sava vīra prasības. Marija Terēzija nenodzīvoja līdz sirmam vecumam. 1683. gada jūlijā viņai padusē izveidojās smags abscess. Pēc tam viņai paaugstinājās temperatūra un ārsti izvēlējās tā laika standarta medicīnisko procedūru asins nolaišana. Iegriezums iespējams skāra lielu vēnu vai artēriju, un viņa nomira no šīs procedūras 30. jūlijā 44 gadu vecumā. Viņas pēdējie vārdi bija: kopš esmu karaliene, man ir bijusi tikai viena laimīga diena. Luīs 14. drīz vien slepeni apprecējās ar vienu no savām ilgstošajām mīļākajām, lai gan laulība nekad netika publiskota, un viņiem nebija likumīgu bērnu. Tas nozīmēja, ka Marijas Terēzes vienīgais izdzīvojušais bērns palika vienīgais troņa mantinieks. Lielais dofēns, jeb lielais princis, kā viņu sauca, nodzīvoja līdz 1711 gadam. Tomēr viņš nepārdzīvoja savu tēvu Ludviķi 14., kurš nodzīvoja līdz 1715. gadam. Galu galā, kad viņš nomira, par karali Ludviķi 15 kļuva Marijas Terēzes mazmazdēls
Lielā Dofēna mazdēls. Spānijas karaliskās ģimenes tiešā līnija izzuda 1700. gadā, kad Marijas Terēzes pusbrālis Karls II nomira vēlīnos 30 gados, daļēji veselības sarežģījumu dēļ, ko izraisīja smaga inbrīdija. Kad viņš aizgāja mūžībā, par Spānijas karali Filipu Pities kļuva Anžu Filips, Lielā Dofēna dēls un Marijas Terēzes mazdēls. Tādējādi Marijas Terēzes laulība ar Luiju 14660. gadā ne tikai palīdzēja nostiprināt mieru starp Franciju un Spāniju, bet arī pēc 40 gadiem ļāva Francijas karaliskās ģimenes pārstāvim kļūt par Spānijas karali. 4. stāstam mēs atgriežamies 16. gadsimta vidū. Austrijas Anna piedzima 1549. gada 2. novembrī Sigalesā, netālu no Valjadolīdas, Spānijā. Viņas tēvs bija nākamais Svētās Romas impērijas imperators Maksimiliāns II, Ferdinanda I dēls, Austrijas erčercogs un Ungārijas, Bohēmijas un Horvātijas karalis, kurš 1556. gadā kļuva par Svētās Romas impērijas imperatoru. Maksimiliāns pēc sava tēva nāves 1564. gadā mantoja viņa plašos titulus, nostiprinot savu vietu starp Eiropas varenākajiem valdniekiem. Lai gan Anna bija no Austrijas ģimenes, viņa piedzima Spānijā, jo viņas tēvs ilgstoši uzturējās šajā valstī pēc tam, kad 1548. gadā bija apprecējies. Marija, neviens cits kā Kārļa V, Svētās Romas impērijas imperatora, Spānijas karaļa un visspēcīgākā monarha visā Eiropā meita. Kā jūs varētu būt nojautis, Annas vecāki bija cieši radniecīgi. Viņi bija pirmās pakāpes brālēni un māsīcas, jo viņu tēvi, Kārlis V un Ferdinands I, bija brāļi. Abi piederēja slavenajai Habsburgu dinastijai. Viņas vecāku laulība bija viena no pirmajām laulībām starp Austrijas un Spānijas Habsburgu dinastijas atzariem – alianse, kas tika noslēgta politiskā spēka vārdā. Taču tā nākamajā gadsimtā veicināja ģenētisko inbrīdingu, kas vēlāk kļuva par Habsburgu dzimtas lāstu. Anna savus agrīnos gadus pavadīja Spānijas galma greznībā, ko ieskauja ceremonijas, vara un impērijas diženums. No 9 bērniem, kas izdzīvoja zīdaiņa vecumu, viņa bija vecākā un ātri kļuva par sava tēva loloto mīluli. Šajos gados viņas māte Marija pārvaldīja Spāniju kā reģente kopā ar savu jauno vīru Maksimiliānu, kamēr viņas tēvs, varenais Kārlis V, bija aizņemts Centrāla Eiropā, vadot savu nelokāmo kampaņu, lai apspiestu protestantu reformāciju Vācijā. Marijas reģentūra ilga līdz 1551. gadam, kad viņas brālis, princis Filips, atgriezās no Centrāla Eiropas, lai pārņemtu varu kā pagaidu valdnieks viņu tēva prombūtnes laikā. Tagad, kad Filips bija pārņēmis vadību, Annas vecāki varēja brīvi atgriezties Austrijā, kur Anna tika audzināta un izglītota Vīnes greznībā visā 1550. gadu laikā. Lai gan viņa bija pārāk jauna, lai atcerētos savus agrīnos gadus Spānijā, tie, kas atradās Galmā, nekad nevarēja aizmirst imperatora bērnu, kas bija dzimis viņa vidū – princesi Zīdaini, kuras liktenis jau bija cieši saistīts ar lielvarām Eiropā. Pirms mēs iedziļināmies Annas dzīvē un dīvainajā liktenīgajā laulībā, kas to noteica, mums ir jāsaprot nemierīgā pasaule, kurā viņas stāsts risinājās. 16. gadsimta Eiropa izskatījās pavisam citādi nekā šodien, ar konkurējošām lielvarām, mainīgām aliansēm un dramatisku politiku. Vācija vēl nebija viena valsts, bet gan simtiem mazu valstu, hercogistu un brīvpilsētu sajaukums, kas pastāvēja vaļīgā Svētās Romas impērijas ietverā. Uz austrumiem stiepās plašā Polijas Lietuvas kokvalsts, kamēr Itālija bija sadalīta 10 konkurējošu valstu, tostarp pāvesta valstis, Venēcijas republika un daudz citi hercogisti, kas pastāvīgi cīnījās par pārākumu. Šajā sadrumstalotajā ainavā no pārējiem izcēlās 2 milži – Spānijas un Francijas karaļvalstis. Iesprostoti rūgtā cīņā par Eiropas pārākumu, viņi no 1494 līdz 1559 gadam bija izcīnījuši nežēlīgu karu virkni par Itālijas kontroli. Spānijai ciešu saišu uzturēšana ar Habsburgu dzimtas Austrijas atzaru bija ļoti svarīga, lai ierobežotu Francijas ambīcijas. Līdz 1560. gadu beigās šī alianse bija kļūsi svarīgāka nekā jebkad agrāk. Zemēs ap mūsdienu Beļģiju un Nīderlandi bija izcēlies nikns sacelšanās vilnis, kas apdraudēja Spānijas kontroli pār vienu no tās bagātākajām teritorijām. Kamēr karalis Filips II centās saglabāt šo savas impērijas daļu, viņš meklēja iespējas stiprināt saites ar saviem austriešu radiniekiem.
Un no šī dinastiskās nepieciešamības un politiskās stratēģijas tīkla izveidojās laulība, kas noteica Annas likteni. Sākotnēji Anna nemaz nebija paredzēta laulībai ar Filipu. Tad kā tas notika? Habsburgu galmi Madridē un Vīnē bija iecerējuši citu savienību, tādu, kas stiprinātu gan ģimeni, gan impēriju. Plāns bija, lai Anna apprecētu savu pirmo brālēnu, Donu Karlosu, Astūrijas princi, karaļa Filipa II un viņa pirmās sievas, Marijas Manuēlas no Portugāles, vienīgo dēlu. Pēc Eiropas karaļnam standartiem šāda savienība nebija nekas pārsteidzošs. Laulības starp brālēniem un māsīcām bija izplatīts diplomātijas instruments, kas tika veidots, lai valstis saistītu ar lojalitāti un asinīm. Tradīcija, kas Eiropas karaļnam vidū saglabājās vēl krietni 20. gadsimtā. Dons Karlos un Anna bija pat līdzīgā vecumā. Karlos bija tikai 4 gadus vecāks par viņu, un šī savienība, vismaz uz papīra, šķita gan politiski, gan personīgi ļoti piemērota. Tomēr Anna nebija vienīgā Dona Karlosa iespējamā līgava. Jau 1559. gadā, kad Spānija un Francija risināja sarunas par ilgo Itālijas karu izbeigšanu, tika izstrādāti plāni, lai Karlos apprecētu franču princesi. Tajā pašā gadā viņš sadarinājās ar Elizabeti no Valois, Francijas karaļa Henrija II vecāko meitu. Tomēr dinastiskās diplomātijas pavērsienā Elizabete tika steidzīgi izprecināta pašam Filipam, kā daļa no plašākiem centieniem nodrošināt mieru starp abām sāncensīgajām karaļvalstīm. Tad jaunajam princim tika piedāvātas vēl 3 citas līgavas, tostarp vēl viena franču kandidāte, taču Francija drīz vien iegrima reliģiskajos karos starp katoļiem un protestantiem, kā rezultātā šie plāni sabruka. Līdz 1560 gadu vidum, kad laulības ar ārzemju līgavām vairs nebija iespējamas, beidzot tika panākta vienošanās, kad Dons Karlos apprecēs savu māsīcu Annu. Tomēr Spānijā viss nebija kārtībā. Kamēr Anna Vīnē pusauģu gados uzauga, ticot, ka pēc dažiem gadiem apprecēs savu brālēnu, notikumi 100 kilometru attālumā ieguva drūmāku pavērsienu. Dons Karlos, kurš kādreiz bija daudzsološs mantinieks, kopš pusauģa gadiem cieta no druģa un noslēpumainām veselības problēmām. Tad 1562. gadā viņš guva galvas traumu, nokrītot no kāpnēm, un neskatoties uz virkni dīvainu un bieži vien brutālu medicīnisku ārstēšanu, viņa psiholoģiskais stāvoklis sāka pasliktināties. Kad Dons Karlos sasniedza 20. gada vecumu, viņš jau bija bēdīgi slavens ar vardarbīgiem emocionāliem uzliesmojumiem, neprognozējumu uzvedību un satraucošu nestabilitāti. Viņa rīcība kļuva arvien bīstamāka. Viņš slepeni sazinājās ar sava tēva valdīšanas pretiniekiem, tostarp ar holandiešu dumpiniekiem Nīderlandē. Saturs par viņa pārgāvīgo nepakļaušanos Filips II veica radikālu soli, un 1568. gada sākumā lika arestēt savu dēlu. Līdz ar to jebkādas cerības uz Annas un Dona Karlosa laulību tika pēkšņi un neatgriezeniski sagrautas. 1568. gada 24. jūlijā Dons Karlos nomira, būdams ieslodzījumā. Līdz pat šai dienai saglabājas aizdomas, un daudz uzskata, ka viņa tēvs viņu nomērdēja badā, apņēmies nepieļaut, ka viņa dēls kļūs par sacaušanās apvienošanās punktu. Tomēr, lai gan šī nelaime izbeidza vienu iespējamo savienību, tā neizdzēsa doma par to, kā Anna varētu apprecēties savā Habsburgu ģimenē. Tā vietā plāns iegūt tumšu un negaidītu pavērsienu, paverot ceļu vienai no visneparastākajām tā laikmeta laulībām. Kad Dons Karlos nomira? 1568. gada vasarā Filips II jau bija precējies vīrs, lai gan viņa pašreizējā sieva bija viņa trešā. Viņa pirmā sieva, Dona Karlosa māte, Marija Emanuela no Portugāles, nomira 4 dienas pēc dzemdībām no smagas asiņošanas. Filipa otrā sieva, Mērija Tjūdora, Anglijas un Īrijas karaliene, nomira 1558. gadā, iespējams no kuņģa vai dzemdes vēža, un viņiem nebija bērnu. Pēc tam viņš 1560. gadā apprecējās ar Elizabeti no Valois, franču princesi. Pēc sarežģītas dzemdību vēstures viņa nomira pēc nedzīva bērna piedzimšanas. 1568. gada 3. oktobrī, 10 nedēļas pēc Dona Karlosa nāves. Tas viss atstāja Filipu II izmisīgā situācijā. Viņš bija zaudējis gan savu mantinieku, gan sievu. Viņa trešajā laulībā bija dzimušas tikai meitas, un pēc Dona Karlosa un Elizabetes no Valois nāves īsā laikā karalis palika bez vīriešu kārtas mantinieka. Un tā, ar soli, kas šokēja Eiropu, Filips izteica neiedomājamu priekšlikumu.
Ja Dons Karlos vairs nevarēja precēt Annu, tad varbūt pašam Filipam vajadzētu precēt savu brāļa meitu. Pārsteidzoši, Annas tēvs piekrita. Tādējādi 20 gadus vecā Anna 1570. gada maijā, kamēr viņa vēl atradās Vīnē, ar pilnvarnieka starpniecību apprecējās ar savu 43 gadus veco tēvoci. Tas izaicināja ne tikai tradīcijas, bet arī pāvesta Pija Vītē iebildumus, kurš bija šausmās par Filipa plāniem precēt savu brāļa meitu. Līdz šim Annas savienība ar Filipu pastāvēja tikai uz papīra. Viņi bija salauzti ar pilnvarnieka starpniecību, kamēr viņi palika Austrijā, bet viņš valdīja no Spānijas. Tomēr 1570. gada rudenī beidzot pienāca laiks viņai doties uz Iberijas pussalu, kur viņu gaidīja grandioza oficiāla ceremonija. Viņa ceļoja ar lielu svītu, kurā bija gan pazīstamas sejas no Vīnes, kas tagad pavadītu viņu uz Spāniju un paliktu viņai līdzās. Tā bija ierasta prakse karaļu galmos, lai nodrošinātu nepārtrauktību un komfortu līgavām, kurām pēkšņi nācās izrauties no ierastās vides un doties dzīvot svešā zemē. Ceļojums uz Spāniju bija garš un pilns spriedzes. Annas svīta devās pa sauszemi cauri zemajām zemēm, pirms iekāpa kuģī uz Iberijas pussalu. Viņus pa ceļam sagaidīja gan ovācijas, gan naidīgums no holandiešu puses, kas bija drūms sākums laulībai, kura jau tā bija pilna politisku intrigu. Ceļojums norisinājās uz nesen uzliesmojušā holandiešu sacelšanās fona, kas bija sākusies 1568. gadā pēc gadiem ilgas spriedzes Spānijas Habsburgu teritorijās. Ceļojuma laikā princese tika ierauta diplomātiskā skandālā, kad Florisa von Montmorency, radinieki, holandiešu dišciltīgais, kurš Spānijā tika ieslodzīts par savu lomu sacelšanās laikā, lūdza Annu iejaukties viņa labā. Pēc nedēļām jūrā viņa ieradās Spānijā 1570. gada 3. oktobrī un oficiāli lūdza saudzēt viņa dzīvību. Taču pirms viņa varēja satikt karali, Floris tika slepeni nogalināts 16. oktobrī. Lielākā daļa vēsturnieku uzskata, ka pēc Filipa pavēles viņš tika nožņaukts līdz nāvei. Pēc visām liecībām Anna pārsteidzoši labi iejutās dzīvē Spānijā. Viņu sagaidīja daudzi, kas atcerējās Annu kā zīdaini, un viņas klātbūtne ienesa dzīvības dzirksti stingrajā un bieži vien svinīgajā Spānijas galmā. Dzīvīga, jautra un dzīvespriecīga, Anna atviegloja daļu no nomācošās formalitātes, kas jau sen bija raksturīga Filipa valdīšanai. Anna kļuva arī par Filipa vismīļāko sievu. Diplomāti ziņoja, ka karalis patiesi bija iemīlējies savā jaunajā sievā, un atšķirībā no daudziem viņa priekštečiem, nav nekāda liecību, ka viņš laulības laikā būtu turējis mīļākās. Tika teikts, ka Filips katru dienu apmeklēja viņas guļamistabu, un pāris bija ļoti tuvi. Turklāt viņiem bija līdzīgi raksturi. Drīz viņa palika stāvoklī, un 1571. gada decembrī piedzima ilgi gaidītais dēls. Viņa nosauca par Ferdinandu Annas vecstāva vārdā un piešķīra Astūrijas prinča titulu, kuru līdz dažus gadus agrāk notikušajai aizdomīgajai nāvei bija ieņēmis Dons Karlos. Tomēr viņš nesasniedza pilngadību. 1578. gada oktobrī viņš nomira, iespējams no dizentērijas. Diemžēl Ferdinanda liktenis iezīmēja likteni arī Annas un Filipa nākamajiem bērniem. Vēl viens dēls vārdā Karlos piedzima 1573. gadā, bet nomira mazāk nekā 2 gadus vēlāk, 1575. gadā. Vēl viens zēns vārdā Diego piedzima 1575. gadā. Tā kā Ferdinands šajā laikā vēl bija dzīvs, šķita, ka troņmantošana ir nostiprināta, jo uz īsu brīdi troņa mantošanas rindā bija 2 veseli dēli. Bet, kad Ferdinands nomira, 1578. gadā Diego kļuva par troņmantnieku. Viņš pārdzīvoja savu māti, lai gan arī viņš galu galā nomira jauns no bakām. 1582. gadā pāra vienīgā meita vārdā Marija, dzimusi 1580. gadā, nomira 1583. gadā. Tas nozīmēja, ka tikai viens no viņa 5 bērniem, zēns vārdā Filips, nosaukts tēva vārdā, izdzīvos līdz pilngadībai. Viņš piedzima 1578. gadā un kļuva par mantinieku, kuru Filips II bija vēlējies, pat līdz tam, kā apprecēja sava brāļa vai māsas meitu. Kā jau minēts, Filips un Anna, neskatoties uz vecuma starpību un radniecību, bija ļoti labās attiecībās, un viņa pat izturējās kā gādīga māte pret Filipa pameitām no laulības ar Elizabeti no Valois. Tomēr Anna drīz kļuva par 4. Filipa sievu, kura nomira priekšlaicīgi. 1578. gadā Portugāles karalis Sebastians I gāja bojā Ziemeļāfrikā, karojot pret Marokas musulmaņiem.
Viņam bija tikai 24 gadi, un viņam nebija bērnu. Viņu uz īsu brīdi nomainīja Henrijs I no Portugāles, taču Henrijs bija baznīcas kardināls, kuram arī nebija bērnu. Kad viņš nomira 1580. gadā, izcēlās pēcsacības krīze, un Filips pieprasīja Portugāles troni. Tas tika apstrīdēts, un, lai nostiprinātu savas tiesības, Filips, Anna un Spānijas galms 1580. gada septembrī devās uz Portugāli. Teorētiski Anna uz dažām nedēļām 1580. gada vēlā rudenī īslaicīgi bija Portugāles karaliene konsorte. Tomēr tas bija īss periods. Ceļojuma laikā uz Portugāli vai pēc ierašanās tur Anna saslima ar agresīvu gripas formu un kļuva smagi slima. Viņa nomira no šīs slimības Badajosas pilsētā 1580. gada 26. oktobrī, nedēļa pirms savas 31. dzimšanas dienas. Lai gan sākotnēji viņa tika apglabāta Portugālē, vēlāk viņas mirstīgās atliekas tika pārvestas atpakaļ uz Spāniju un apbedītas karaļu kriptā Escoriālas pilī. Viņas vīrs Filips vairs nekad neaprecējās un nodzīvoja līdz 1598. gadam. Visbeidzot, mēs dodamies uz Austriju, uz 16. gadsimta sākumu. Elizabete no Austrijas, Habsburgu dzimtas pārstāve, piedzima 1526. gada 9. jūlijā Lincā, Augšaustrijā. Viņa bija pirmais bērns Austrijas erhercoga Ferdinanda I un Annas no Bohēmijas un Ungārijas laulībā. Viņi bija precējušies 5 gadus agrāk, un Habsburgu galmā pieauga bažas, ka Anna varētu nespēt zemdēt bērnus. Tas būtu bijis problemātisks jautājums jebkurai karaļnamam vai aristokrātiskai dzimtai agrīnajā jaunlaika Eiropā, laikā, kad laulības galvenokārt bija domāts vīriešu mantinieku radīšanai un meitu izdošanai laulībā, lai veidot alianses. Par laimi vientuļajai jaunajai princesei Elizabetes ierašanās šķita atveram dzīvības vārtus impērijas bērnistabā. Drīz pār kādreiz klusie gaiteņi atskanēja ar jaundzimušo prinču un princešu raudām. Erčercogiene Anna vēlāk dzemdēja 15 bērnus, kas ir pārsteidzošs skaits, un brīnumainā kārtā lielākā daļa no viņiem izdzīvoja līdz pilngadībai, pārspējot 16. gadsimta bērnības nāvējošās izredzes. Jaunā Elizabete savu bērnību pavadīja graznajās, taču ēnainajās Hofburgas pils zālēs Innsbrukā. Viņu ieskāva zinātnieki, galmenieki un dievbijīgas saimes klusā saspringtā gaisotne. Viņa tika audzināta vidē, kur mācīšanās bija gan privilēģija, gan pienākums. Viņas vecāki, Ferdinands un Anna, bija kaislīgi zināšanu cienītāji, rūpējoties, lai Elizabete un viņas brāļi un māsas tiktu stingri izglītoti valodās, mākslās un katoļu ticībām. Viņa apguva vācu, itāļu un franču valodu, lai gan dīvainā kārtā ne poļu valodu, kas viņas traģiskajā nākotnē būtu izrādījusies daudz noderīgāka. Viņas dienas bija piepildītas ar lūgšanām, mācībām un klavisīnu melodijām, kamēr viņas tēva dedzīgā uzticība neatstāja vietu baumām. Kad viņš uzzināja, ka viens no viņas skolotājiem ir pajokojis par kardināliem, viņš zvērēja, ka redzēs, kā ik viens, kurš izplata luterāņu idejas, tiks sodīts ar nāvi. Elizabetes pasaule bija grāmatu, mūzikas un ticības pasaule, kas balstīta uz iepriekšējo paudžu zināšanām un atklājumiem. Apmēram 1530 vai 1531 gadā, kad Elizabete bija 4 vai 5 gadu veca, Austrijas galma glaznotājs Jakobs Ceizenegers pirmo reizi uzgleznoja viņas portretu. Glezna šodien attēlo šķietami laimīgu un veselīgu jaunu meiteni ar sārtiem vaigiem un maigu raksturu. Taču Elizabetes bērnības gados viss nebija kārtībā. Pieaugot Elizabetei, viņa sāka ciest no lēkmēm, un ar laiku tās kļuva arvien smagākas un biežākas. Mūsdienās vispār pieņemts uzskats ir, ka Elizabete bija epileptiķe. Šī bija slimība, kas 16. gadsimtā bija apvīta ar noslēpumainību, laikā, kad medicīnas revolūcija tikai sāka attīstīties. Tomēr izpratne par šo slimību pieauga, un vismaz tika atzīts, ka tā ir veselības problēma. Iepriekšējos laikos epilepsija tika uzskatīta gandrīz par pārdabisku slimību. Atkarībā no laika un vietas uz to varēja raudzīties gan negatīvi, gan pozitīvi. Piemēram, dažās kultūrās to uzskatīja par dievišķu lāstu. Citās kultūrās tika uzskatīts, ka cilvēki ar epilepsiju lēkņu laikā ir saiknē ar dievu vai dieviem. Medicīnisko zināšanu trūkums par epilepsiju. 16. gadsimta Eiropā meta garu un biedējošu ēnu pār Elizabetes dzīvi, jo, lai gan daži to atzina par veselības stāvokli, neviens patiesi nesaprata, kas ar viņu notiek.
Kā redzēsim, kad Elizabete devās uz Poliju, kā jauna līgava, viņas stāvoklis sāka kļūt nekontrolējams. Karaliskos galmus piepildīja čuksti. Daži apgalvoja, ka viņa tiek indēta pēc viņas ļaunās un valdonīgās vīramātes slepeniem norādījumiem. Citi domāja, ka tā ir velna roka. Bet patiesība bija daudz traģiskāka. Nebija ne inde, ne sazvērestības, tikai jaunās karalienes ķermenis, kas viņa pievīla, jo viņas epilepsija klusi un neatlaidīgi pasliktinājās. Pirms mēs sekojam Elizabetei viņas liktenīgajā ceļojumā uz Poliju, mums vispirms jāatgriežas atpakaļ laikā uz 1526. gadu, viņas dzimšanas gadu. Mazāk nekā 2 mēnešus pēc viņas nākšanas pasaulē, kara pērkons izcēlās Mohačā, klusā līdzenumā Ungārijā pie Donavas upes. 1528. gada 29. augustā Mohāčas kauja kļuva par vienu no izšķirošākajām sadursmēm Eiropas vēsturē. Pēc vairāk nekā 2 gadsimtiem nepārtrauktas paplašināšanās tuvajos austrumos, caur Turciju, Levantu, Ēģipti un dziļi Balkānos, Osmaņu impērija tagad vērsa savu skatienu uz Centrāla Eiropas sirdi. Sultāns Sulejmans Piršmai vadīja lielu armiju uz Ungāriju un sastapās ar ievērojami mazākiem spēkiem, kurus vadīja karalis Luijs II no Ungārijas un sabiedroto konfederāciju no tādu zemju kā Transilvānija un Valahija vojevodām un kungiem. Kauja ne tikai beidzās ar turku uzvaru un viņa tālāku paplašināšanos uz ziemeļiem, bet arī karalis Luijs II tajā tika nogalināts. Viņa nāve izraisīja pēcsacības strīdu, kas ietekmēja Elizabetes dzīvi. Augot kā bērnam Lincā un Vīnē, Elizabete pilnīgi noteikti neapzinājās, ka šī liktenīgā kauja, kas notika 7 nedēļas pēc viņas dzimšanas, noteiks viņas dzīves gaitu. Ungārijas karalis Luijs II bija tikai 20 gadus vecs, kad viņš nomira, un viņam nebija mantinieka. Ar viņa aiziešanu beidzās Jagalona karaļa tiešā līnija, kas bija valdījuši Ungārijā kopš karaļa Matiasa Korvina nāves 1490. gadā. Turklāt Luijs II bija arī Horvātijas un Bohēmijas karalis. Daļa no zemēm, kuras viņš bija valdījis tikai vārdā, tagad bija Osmaņu turku okupētas, un tādas palika gadsimtiem ilgi. Dažos gadījumos cena par to, kurš viņu mantos, bija ievērojama. 3 dažādas kronas – Ungārijas, Bohēmijas un Horvātijas. Uz troni bija 2 spēcīgi pretendenti. Elizabetes tēvs bija viens no tiem. Ferdinanda sievu Elizabetes māti sauca par Annu no Bohēmijas un Ungārijas, ne bez iemesla. Viņa bija tagad mirušā karaļa Lūija II māsa un Vladislava II meita, kurš valdīja Ungārijā, Bohēmijā un Horvātijā līdz savai nāvei 1516. gadā. Caur Annu Ferdinanda bērni, tostarp zīdainis Elizabete, bija Jagelonu dinastijas asinspēcnācēji, dzīves šīs karaļu dzimtes turpinājums. Viņa pretenzijas nebija balstītas tikai uz iekarojumiem vai politiku, bet gan uz asinīm pašām. Matrilineāru tiltu, kas savienoja Hābsburgus ar sakautajām Centrāla Eiropas kronēm. Otrais pretendents uz 3 troņiem bija Jānis Zapojo, Transilvānijas vojevoda. Kā sava veida Ungārijas pierobežas kungs, viņš baudīja Ungārijas aristokrātijas atbalstu un viņi izvirzīja viņu kā Luija II pēcteci. Turklāt viņš bija radniecīgs ar Polijas hierarhiju, valstību, kurā atsevišķa Jagelonu dinastijas atzara valdīja gan Polijas karalistē, gan Lietuvas liokņazistē. Lai gan vecais Polijas karalis Sigismunds Piršoms neplānoja izvirzīt savas pretenzijas uz Ungārijas, Horvātijas un Bohēmijas troņiem, viņš nevarēja ignorēt Hābsburgu ekspansijas draudus. Lai ierobežotu viņa pieaugošo varu, viņš atbalstīja Jāni Zapojo, Ferdinanda sāncensi. Tam sekoja nežēlīgs troņmantošanas karš, kas dažādās formās turpinājās līdz Jāņa Zapojo nāvei 1540. gadā. Cīņa, kas pārvērta spēku līdzsvaru Centrāla Eiropā. Te stāstā iesaistās Elizabete. Lai nostiprinātu savas tiesības, Ferdinands zināja, ka viņam jāpanāk kompromiss ar Poliju. Jagelonu dinastijai nebija vēlmes pašiem valdīt Ungārijā, taču viņi ar bažām vēroja, kā Hābsburga impērija, kurā ietilpa arī Spānijas atzars, kas stiepās no Spānijas līdz Amerikai, kļūst arvien spēcīgāka. Lai gan Polija 16. gadsimtā bija spēcīga lielvalsts, tā nevēlējās, lai Hābsburgi paplašinātu savu ietekmi tālāk uz austrumiem, Bohēmijā un Ungārijā. Vismaz viņi vēlējās tos neutralizēt un noslēgt aliansi, ja Ferdinands iegūtu kontroli pār Ungāriju un Bohēmiju. Ferdinanda diplomāti drīz sāka sarunas ar Polijas galmu, piedāvājot laulības aliansi, kuras centrā bija jaunā Elizabete.
Šī savienība nomierinātu Jagelonus, ka tiklīdz Habsburgi iegūtu Bohēmijas un Ungārijas troņus, viņi necentīsies tālāk virzīties Polijas zemēs. Plāns bija vienkāršs. Elizabete apprecētu jauno Polijas karali un Lietuvas lielkņazu Sigismundu II Augustu. Lai gan Sigismunds vēl bija bērns, 1529. gadā viņš tika iecelts par līdzvaldnieku kopā ar savu novecojošo tēvu. Laulību sarunas sākās nākamajā gadā, 1530. gadā, apvienojot Ferdinanda vecāko meitu ar Polijas kroni. Oficiāls līgums tika parakstīts tajā novembrī, taču Elizabetei bija tikai 4 gadi. Līgumā bija noteikts, ka kāzas tiks atliktas līdz brīdim, kad viņai apritēs 7 gadi, gaidot pāvesta atļauju, kas bija nepieciešama ne tikai viņas vecuma dēļ, bet arī tāpēc, ka abi bija pirmās pakāpes brālēni un māsītes ar vienu paudzi starpā. Laikam ejot, plāns tika pārskatīts. Laulība tiktu atlikta līdz 1540. gadu sākumam, kad Elizabete būtu sasniegusi piemērotāku vecumu. Pēc vairāku gadu smalkām sarunām Elizabete beidzot devās prom no Vīnes. 1543. gada aprīlī, būdama tikai 16 gadus veca. 2 nedēļas vēlāk viņa ieradās Krakovā, kur pirmo reizi satika vīrieti, kuram bija sadarināta jau 13 gadus – Sigismundu II Augustu, kuram tagad bija 22 gadi. Tajā pašā dienā Vāvelas katedrāles greznībā abi tika salauzti. Elizabete tagad tika kronēta par Lietuvas lielkņazieni un Polijas karalieni, noslēdzot ilgi gaidīto politisko aliansi. Nākamās 2 nedēļas Krakova svinēja. Notika svētki, dzīres un salūti, atzīmējot to, ko daudzi cerēja, ka būs ilgstoša miera sākums starp Poliju un Austriju. Taču aiz spožumu un dziesmām sāka veidoties tumšāks stāsts, kas drīz pārvērtīs šo karaļnama savienību traģēdijā. Kad svinības beidzās un iestājās realitāte, Elizabetes dzīve Krakovā pārvērtās par murgu. Viņas veselība bija pasliktinājusies ceļojuma laikā uz Poliju, un viņa sāka piedzīvot ar vien biežākus krampju lēkmes. Tomēr viņas laulības dzīve bija vēl sliktāka. Viens no iemesliem, kāpēc laulības tika atliktas līdz 1543. gadam, bija Žigmunda mātes Bonas Sforcas spēcīgā pretestība. Viņa bija itāļu dišciltīgā no Sforcu dzimtas, kas kopš 15. gadsimta vidus valdīja Milānas hercogistē. Bona bija asa un iespaidīga personība Polijas gaumā un bija apņēmības pilna bloķēt Habsburgu ekspansiju. Šī iemesla dēļ viņa pretojās laulībām ik uz soļa, un kad Elizabete beidzot ieradās, viņa padarīja savas jaunās vedeklas dzīvi neizturamu. Piemēram, pat pēc kāzām viņa turpināja apstrīdēt laulības līguma un pūra noteikumus. Elizabete tikmēr bija jauna un kautrīga sieviete, un viņu biedēja vīramātes attieksme. Taču aiz pils sienām slēpās vēl dziļākas problēmas. Sigismunds izjuta maz mīlestības pret savu jauno līgavu, un viņš pat neuzskatīja Elizabeti par pievilcīgu. Tāpēc viņš turpināja uzturēt attiecības ar vairākām mīļākajām, pat pēc laulībām atklāti ar tām tiekoties. Tālu prom no mājām Elizabete bija atstāta izolācijā, svešā galmā. Viņai līdzās bija tikai neliela austriešu pavadoņu grupa. Viņa ieskāva naidīga vīramāte un vīrs, kurš uzlūkoja viņu tikai kā diplomātisku bandinieku Centrāla Eiropas varas spēlēs. Tāpēc varbūt bija neizbēgami, ka viņas dievsveselība turpināja pasliktināties. Gāmenieki ziņoja, ka viņas lēkmes kļuva biežākas, bet izplatījās arī drūmākas baumas, ka vecā karaliene Bona viņu indē, lai gan nekādi pierādījumi par indi nekad netika atrasti. Viņas grūtie apstākļi izraisīja daudz līdzjūtību, un poļu muižniecība kopumā apbrīnoja viņas grāciju un laipnību. Tomēr pat viņu labvēlība nespēja mainīt viņas likteni. Jaunā Elizabete šķita nolemta jau no brīža, kad viņa spēra kāju Polijā. 1540. gadu vidū mēra vilnis pāršauca Austrum Eiropu, un karaliskā ģimene veica vienīgo tajā laikā pieejamo profilaktisko pasākumu. Viņa aizbēga no pilsētas un devās laukos. Uz kādu laiku Sigismunds devās uz Viļņu, Lietuvas lielkņazistes galvaspilsētu, kopā ar savu iemīļoto mīļāko Barbaru Radživilu. Tikmēr Elizabete kopā ar savu vīramāti un vīretēvu apceļoja Poliju. Sigismunds I, tāpat kā citi, izturējās ar līdzjūtību pret Elizabetes situāciju, taču tajā laikā viņš jau bija vecs un vājš vīrs, kam jau tuvojās 80, un varēja maz ko viņai palīdzēt. Galu galā Elizabete atkal apvienojās ar savu vīru Viļņā,
un viņš centās radīt iespaidu, ka jaunajā laulībā viss ir kārtībā, lai diplomātijas labad uzturētu pieklājīgas attiecības ar Habsburgiem, lai gan patiesībā tā nebija. Pilsētā situācija atkal strauji pasliktinājās. Elizabetes lēkmes kļuva arvien biežākas, un tagad nopietni ietekmēja viņas vispārējo veselību. Līdz 1545. gada vasaras sākumam bija skaidrs, ka viņa atrodas krīzē. Izmisumā viņas vecākiem Austrijā tika rakstīts, un viņu ārsti steidzās pie viņas, taču bija jau par vēlu. 1545. gada 15. jūnijā Viļņā jaunā karaliene padevās slimībai, tikai 18 gadu vecumā, 3 nedēļas pirms savas 19. dzimšanas dienas. Gaums iegrima sērās, un viņa tika apglabāta Viļņas katedrālē 9 dienas vēlāk. Žeģimons II Augusts valdīja Polijā līdz 1572. gadam, uzraugot Polijas un Lietuvas lielkņazistes formālo apvienošanos Polijas-Lietuvas kopvalstī. Pēc īsas otrās laulības ar savu mīļāko, viņš galu galā 1553. gadā apprecēja vienu no Elizabetes jaunākajām māsām, Katrīnu no Austrijas. Tomēr beigās neviena no Žeģimunda 3 laulībām nedeva pēcnācējus, un kad viņš 1572. gadā nomira, Polijas kronis uz laiku nonāca Francijas karaļnama Valois rokās. 1575. gadā viņa māsa Anna Jagellone kļuva par valdnieci kā pēdējā no savas dzimtes, pēc kā Polijas-Lietuvas kroni ieguva Vāsu dinastija. Tātad visa rūpīgā Polijas kroņa diplomātiskā viltība galu galā bija bijusi veltīga. Liels paldies visiem, ka noskatījāties šo video par princešu stāstiem. Ceru, ka jums tie šķita interesanti. Un īpaši paldies visiem maniem kanāla biedriem, kurus jūs tagad redzat ekrānā. Viņi saņem tādas priekšrocības kā agrāka piekļuve, papildus saturs un īpaši ieraksti, kā arī vēl citas lietas, kas būs pieejamas nākotnē. Ja jums ir kādi ieteikumi, rakstiet to zemā komentāros, un ceru, ka esat abonējuši manu kanālu un ieslēguši paziņojumus, lai es saņemtu visas manas video uzreiz pēc to augšupielādes. Jebkurā gadījumā tas arī viss no manis kā vienmēr, tāpēc tiksimies ar jums visiem nākamajā aizmirstās dzīves sērijā. Paldies!